Šī ir divreiz lētāka alternatīva tam, ko var nopirkt no Belkin. Tālāk šī ir krietni lētāka un Latvijā dabonama alternatīvā Anker populārajam produktam. Un visbeidzot, šis te dīvainais vietpulkstenis, kurš šīs laikam pat nav vietpulkstenis, bet par visu pēc kārtas. Visus šos te produktus, kas ir manā priekšā, vai kuri ir manā priekšā, viens zīmols Canyon. Un šis zīmols savukārt ir izplatītāja Asbis Private Label zīmols. Uzņēmumam ir vēl pāris zīmoli, kurus varbūt esi kādreiz dzirdējis, kā Prestigio, Perenio, droši vien neesi dzirdējis, kas ir tā kā Smart Home zīmols, Aeno, kura produkts arī ir bijis uz apskatu, un ir mājsaimniecības produkti tajā kategorijā. Un tad ir Canyons. Un sākumā Canyon produkti bija tādi, itin nekādi ķīniešu ražoti, demokrātiski pozicionēti aksesuāri zem šī zīmola. Bet tagad to jau var atrast, kas ir ļoti labi kvalitātes un funkcionalitātes ziņā tuvu sava segmenta, teiksim tā, nopietnākiem konkurentiem. 2 no 3 šiem te produktiem šajā apskatā tieši tādi ir. Trešais, negluži, bet pieņemsim. Ar to tad arī sākšu. Tātad Canyon Hexagon 88 izskatās kā vietpulkstenis, patiesībā ir aproce, jo nekā īsti no vietpulksteņa funkcijām, kā piemēram tur maksāšana vai ēsims vai lietotņu veikals un tā tālāk, šim nav. Šis produkts maksā apmēram 70 €, piedāvā AMOLED displeju, veselības monitoringu, kā sirdspuksti, stress, SPO2, miegs un tā tālāk. Baterijas darbības laiks ir apmēram nedēļa, nevis 11 dienas, kā ražotājs min, paskaidrošu pēc tam, kāpēc. Un kopumā var izcelt, ka šis te AMOLED ekrāns ir tik lētā produktā lieliska lieta. Tāpat novērtē, ka ražotājs dod līdzi arī 2 siksniņas, silikonu un metālisku, tiesa metāliskā ātri noskrāpēsies. Silikona ir tīri ok, un tā laikam būtu mana priekšroka siksniņai nevis metāliskā, kurai pat īstenībā kaut kādā brīdī krīt ārā posmiņu stiprinājumu, ja neesi piestiprinājis tos pie pulksteņa vai aproces. Un šai siksniņai es novēroju tīpaši, ka es kaut kā ne tā saliecu vai pa stipru saliecu roku, tā siksniņa diezgan ieberzās rokā. Tad ir arī līdzi uzlādes kabeļi, nezinu, kāpēc kastītē bija iekšā 2, un viens dīvains vērķis, kurš palīdz ar metāliskās siksniņas posmu izņemšanu un salikšanu kopā. Ja Huawei pulksteņu siksniņām, kas ir arī šīs te metāliskā, šo var izdarīt bez liekiem darberīkiem, tad laikam 5 reiz lētākam produktam neko tik lielu nevar prasīt. Izmērs tam ir no 41 līdz 45 mm, un apskata modelis tieši arī ir 45 mm, jeb lielākais. Canyon pulkstenis strādā tikai ar Canyon lietotni, kur it kā ir vienkārši, bet tajā pašā laikā kaut kā nešķiet īpaši patīkama lietošana. It kā viss ir loģiski izkārtots, bet tajā pašā laikā nedaudz piezoga sajūta, ka tā ir vienkārši kaut kāds nopirkts templates bez milzuma lielas domas par UX un ielikts iekšā telefonā. Šo to neprecīzi un ilgāk ir jāatškarējās, iestatot, piemēram, svāru, augumu, bet beigās jau it kā viss sajiet. Tā kā pulkstenis nav ar Wi-Fi, bet tikai ar Bluetooth savienojumu, tad šis tas no dzīves ar to ir norakstāms uz lietotni, kā, piemēram, konstanta paziņojuma sūtīšana par lietām, par kurām man nevajag pulkstenī paziņojums, un pirms šī pulksteņa testēšanas es pat īstenībā nezināju, ka paziņojumi var būt arī pārāk daudz. Piemēram, katras 10 sekundes paziņojums par to, ka telefons lādējas pie lādētāja, vai ka, piemēram, tūlīt ieslēgšu, pārbaudīšu vēlreiz, ja tas bija vienkārši tikai vienreizējs gļuks, ka, teiksim, skan Spotify's. Nē, šoreiz to negribu rādīt, bet mašīnā braucot reāli pēkšņi sāk rādīt, ka, jā, ir. Lietot par pulksteni it kā pa lielam ir ok, bet esam pieradušam arī pie nostrādātām pulksteņu lietotnēm un softa, kā tas bija Huawei Band 10 vai citiem līdzīgas cenas pulksteņiem, aprocēm. Tas dizains man reāli putro, tātad softs, tas tā kā bišķi iepaliek. Var just, ka iekšā nav tas jaudīgākais procesors un visādas tur, piemēram, ritināšanas un aktivizācijas vai apstiprinājumi ir nedaudz ar tādu nobīdi vai aizturi. Ar nobīdi ir arī teju visi mērījumi, un te es tomēr vairāk uzticos savam Huawei Watch 5 Pro mērījumam nekā šim Canyon produktam, bet caurmērā, lai iegūtu kaut kādu indikatīvu informāciju par to, ko esi darījis, kā esi gulējis, un cik vēl ir, jāiet, lai šo savu mērķi sasniegtu, tas sniedz. Bet par šo cenu šis produkts kinda ir ok, bet manuprāt šim vienmēr to lietojot liks mazliet vēlēties, lai nav tas tik
Nu tāds. Bet nu labi, vēl ir 2 produkti, it kā mazāk interesanti, bet man tie reāli bija atradums, īpaši, ja skatās uz to cenā. Pirmais ir jau redzētais 3-in-1 lādētājs. Man mājās un laikam arī apskatā ir bijis Belkin 3 vienā lādētājs. Apmēram 150 € un lādē austiņus, pulksteni, telefonu, un tas Belkins primāri no Apple klāsta. Un tad ir šis no Canyon, arī no Hexagon līnijas, un šis ir lielisks. Maksā apmēram 70 €, tātad uz pusi lētāk, un spēja lādēt visu. Nu labi, cik visu? Man pietiek, ja tas spēj uzlādēt Apple Watch, Huawei pulksteni, dažādas austiņas, gan Apple, gan ne Apple, gan telefonus. Un tas ir kaut kas, ko Belkin ražojums īstenībā nespēja man nodrošināt. Proti, tas negribēja lādēt citus ne Apple pulksteņus. Tātad tā noderīgums principā krietni ir mazāks par šo produktu. Tālāk, šis nav ar savu uzlādes vadu. To var piespraust pie USB-C kabeļiem. Otrakārt, tas atbalsta uzlādi līdz 24 vatiem pretēji Belkina 15. Vienīgi ieguvumi. Plus vēl tas arī parāda šeit apakšā, kas tiek lādēts. Pilnīgi viss, manuprāt, ir labāk izdomāts un nostrādāts par dārgāko alternatīvu. Es teiktu, ka šis gan ir tāds ne līdz galam kompaktākais, protams, bet noteikti viens no labākajiem produktiem šajā segmentā vispār tirgu. Un es pat teiktu, ka šis ir daudz labāks arī par Anker Cube lādētāju. Tiesa, šis ir lielāks, Cubes ir kaut kāda, varbūt, nezinu, 1/3 no šitā. Un tagad trešā lieta šajā segmentā, bet laikam, ka šis ir mazāk Hexagon produkts kā pārējie, proti Canyon Powerbank, kura, neliksimies, izskatās tieši tāpat kā Anker ražotā, mega populārā, bet šai ir 2 milzīgi trumpi par Anker produktu. Pirmais ir cena, kura ir vidēji 20% lētāka, un otrā lieta ir tā ietilpība – 27,000 mAh. Un šai ietilpībai lieliskākais ir tas, ka šie 27,000 mAh vai gandrīz 100 vati ir griezti, ko drīkst vest lidmašīnā rokas bagāžā. Parasti visas aviokompānijas nosaka, ka līdz 100 vatstundām var vadāt bez saskaņošanas un dažām ierīcēm tur jāskatās, kā kurā arī līdz 160 vatstundām, bet tur jāskatās, bet šis produkts ir tā robeža, kurā droši, un 27,000 mAh ir laikam 99,9 vatstundas. Un tālāk, šis kā lādētājs ir zvērs. 2 porti ar 140 vatiem un USB-A tipa ports līdz 32,8 vatiem. Ja, un šis vienlaicīgi spēs lādēt vairākas ierīces, tātad jaudīgāks dators, MacBooks, jau apskatīties šis 3-1 lādētājs, šī te lādēs to visu, kā nemetās. Displejs parādīs, kurš ports lādē, kādā ātrumā lādē, vēl arī citu standarta info, kā cik, piemēram, ir palicis iekšā baterijas, vai tad, kad tu šo lādēji, cik ātri pats uzlādējās. Un šis produkts no visiem šiem te, kurus tikko apskatījām, manuprāt, ir reāls must-have. Ir arī mazāks variants šim te pieejams, nedaudz lētāks, bet es teiktu, ka šis ir tas, kuru jāpērk. Reāli nenožēlos. Es pats tādu reāli nopirkšu. Bez pārējiem vēl var iztikt šiem te gadžetiem, bet šis varētu būt lifesavers biežāk nekā tev varētu šķist. Es domāju, ka ar to tad kopumā varētu arī šo te video roundupot. Linki uz šiem te visiem produktiem arī pulksteni būs video aprakstā. Ja gribēsi nočekot vai nopirkt, tie nav nekādi affiliate linki. Es no tā neko nedabūšu, tāpēc izdomā pats, kurš uzrunā no šiem produktiem vai kuru gribētu ieķertēt, paskatīties sīkāk. Ceru, ka tev noderēja, un jā, kopumā es domāju, ka mēs ar tevi tiksimies kā allaž kādā no nākamajiem video. Atā!